Tātad vienā vārdā būs grūti pateikt, bet ejam uz priekšu. Tātad parunāsim nedaudz par to, kas to regulē un kā tad vispār notiek pašas fasādes pārbaudas certifikācija un kas tas tāds ir. Drusciņi tajā pat skaitā arī par to saucamo ETEG 004, ko daudz lieto, jo pastīsimies nedaudz dziļāk, kādas daudz ir šīs te tirgū šis ļoti labi iegājies, un pie tā es domāju, ka vajadzētu palikt, un tad arī atsevišķas prasības no dažādiem aspektiem. Tātad, kas ir apmestā fasāde? Tātad, ja mēs runājam šajos te Eiropas valsts vai pašvaldības līdzfinansētajos projektos, tātad mēs to saprotam ar certificētām siltumizolācijas sistēmām. Tātad sastāvs šajā gadījumā būs mūris, pie kura tiek montēta siltumizolācijas loksne. Tātad tur ir dažādi varianti. Un veidota apdare vienā vai vairākos slāņos, pielietojot dažādus armēšanas, stiegrošanas un tā tālāk paņēmienus. Un beigās tātad uzklājot dekoratīvo apdari. Kas tad šīs pa sistēmām? Tātad tās sistēmas, kuras ir saņēmušas ETA apstiprinājumu. Un tālāk, ko tad tas nozīmē? Tātad viens mazs ieskats, ļoti daudz pie tā nepakavēsimies, bet varbūt, lai cilvēki ļoti neuztraucās, tātad ETEG 004, ja mēs skatāmies pēc būtības, ir aizstājis viens cits Eiropas apstiprinājuma dokuments, ja mēs tīri juridiski skatāmies. Ja? Bet gan šis te pats ETEG 004, gan arī dažādas prasības un testa metodas, kas vairāk attiecās uz ražotāju, ne uz patērētāju, viņas ir tieši tādas pašas un gala rezultātā sistēma saņem ETA apliecinājumu. Šeit lejā ir ielikta saite arī uz mājaslapu eota.eu. Tā ir Eiropas organizācija, kas veido šos te Eiropas apstiprinājuma dokumentus. Un, ja šajā gadījumā mēs runājam par siltināšanas sistēmām dažādām, tad Eiropas apstiprinājuma dokumenti ir attiecināmi ne tikai uz siltināšanu, tur dažādas hidroizolācijas stiprinājumi, tā tālāk, tur ir vesels klāsts ar dažādiem šiem te dokumentiem, pēc kuriem var veikt dažādas certifikācijas. Tātad tam, kuram interesē, tas noteikti var pastīties, kā arī šajā mājaslapā var redzēt aktuālos šos te ETA apliecinājumus un arī sistēmas turētāji, kuri ir saņēmuši konkrētos apliecinājumus. Un to var izdarīt atfiltrējot gan pēc valsts, gan pēc Eiropas šī ETA dokumenta, gan kā savādāk, kam interesē, tas noteikti var pastīties. Un arī lejā ir saite uz šo te jauno normatīvu, ja kādam tiešām interesē, viņš var izlasīt, kā vispār notiek un kādas prasības sistēmas certificēšanai. Tālāk drusciņi laikam ir saplūdis kopā, bet es noteikti šo te nelasīšu, ja, bet kas ir pats būtiskākais, tad, ja mēs skatāmies šo apzīmējumu etikas, tas apzīmē šo te sistēmu, ja, tātad pēc izpratnes tā būtu certificēta siltumizolācijas sistēma, ja, kas satur visu šo te materiālu kopumu. Un jāsaka gan, ka tirgū bieži vien šis te vārds apzīmējums etikas tiek lietots nevienmēr ar certificētām siltināšanas sistēmām, bet tur noteikti jābūt uzmanīgiem, vienkārši jāpaskatās līdzi. Un pats būtiskākais no patērētāja viedokļa, par ko mēs runājam, tad tā ir sistēma, kas saņēmuši šo ETA, Eiropas tehnisko apstiprinājumu. Tātad certificēta sistēma. Vai ikdienā kāds no iesaistītajām pusēm pazvana un uzprasa par ETEG 004 vai par ETA, principā tad sistēmas turētājiem noteikti būs skaidrs, par ko tad ir stāsts. Tātad, kas tad ir komponents un šie darba procesi? Jāsaka, ka no vienas puses it kā viss ir diezgan vienkārši, no otras puses, protams, kad visa šī sistēma un sistēmas izbūve zināmā mērā ir komplicēta, ja, jo tā sastāv no daudz darba procesiem un no daudz dažādiem materiāliem, salīdzinoši daudz. Un, protams, kā bieži vien jautā, bet ja tik daudz šie procesi vai nav tā, ka arī daudz iespējas kaut kur pieļaut kādu mazāk vai lielāku kļūdu. Jā, protams, tas tā ir. Tāpēc arī
būvniecības procesā ir jābūt līmenī būvzraudzībai un arī profesionalitātei veicēju lokā. Bet, ja mēs tā skatāmies, no kā tas viss sastāv, tad tā ir virsmas sagatavošana, tie priekšdarbi. Ja? Tā tad arī izlīdzināšana, gruntēšana iespējams ir nepieciešama virsmai. Ja? Tālāk tā var būt speciāla sliežu sistēma vai līmjavas pielietošana, tas ir atkarībā no sistēmas. Tad ir pats siltumizolācijas materiāls, kuru nevar interpretēt kā, tirgu bieži vien, ja kāds domā, ka putu polisterols ir vienkārši putu polisterols un sistēmā to arī saprot kā, jebkuru putu polisterolu veidu. Nē, tā tas īsti nav, to vajag noprecizēt, to vajag pārliecināties un saprast, kāds ir pielietojums konkrētajā sistēmā. Tālāk. Lielākoties būs siltumizolācijas fiksatori, dībeļi. Jā, tā ir vienmēr bijusi interesanta tēma, un par to var daudz runāt. Un vēl joprojām jāskaidro, bet tas ir vēl tāds interesants process, kas ir jāņem vērā, kur arī vajag nedaudz iedziļināties. Un tālāk, ja aiziet armējošā līmjava, tad stikla šķiedras sietas var būt vienā vai divās kārtās, arī tam jāpievērš uzmanība. Un virsmas sagatavošana, pirms dekoratīvās apdares, dekoratīvais apmetums un iespējams vēl grunts vai krāsa, kā to paredz sistēma. Tātad etapi diezgan daudz, un tie visi ir jāizpilda, lai izveidotu siltumizolācijas sistēmu. Ja mēs skatāmies no otras puses, tad kāpēc par sistēmu bieži ir runa un kāpēc ir runa par sistēmas parametriem? Sistēma ir sistēma, kur viss materiāla kopums tiek pārbaudīts uz daudz dažādiem parametriem. Visas šīs pārbaudas prasības un tā tālāk var izlasīt tajā dokumentā, ko es pirms tam rādīju. Dokuments ir garš, angļu valodā, bet tur var redzēt un saprast visu to, ko dara ar šo sistēmu, lai viņai izsniegtu šo teitu apliecinājumu un viņa atbilstu prasībām. Un tā tad šeit tiek ņemti vērā tāda aspekta kā ugunsdrošība, kas ir būtiski un tiek arī deklarēti. Tātad higiēna, veselība un vide, tātad ar to saprotu ūdens absorpcijas, tvaiku caurlaidības, salturību. Tālāk triecienu izturības testi, drošība lietošanā, kas ir saprotams kā adhēzijas starp slāņiem, fiksācijas stiprība, vējslodžu noturība, tātad tās ir būtiskas lietas, kas nodrošina eksploatācijas laikā šo te drošību. Tad tālāk ir enerģijas ekonomija, siltuma saglabāšana, aizsardzība pret troksni, pa ko vairāk jau rūpējās tieši siltumizolācijas materiāls, un kalpošanas ilguma aspekti, kas ir testi pēc novecošanas principa, veicinot šos materiālus. Un sistēmas gadījumā, ja mēs skatāmies, tad ir ļoti daudz materiālu, kas ir reglamentētās sfēras materiāli, tādi kā, teiksim, līmjavas, tie paši siltumizolācijas stiprinājumi, dekoratīvie apmetumi, un ir arī daudzas komponentes, kas nav reglamentētā sfēra, piemēram, dažādas gruntis, krāsas un tā tālāk. Ja? Ko tas nozīmē, kad arī no tāda, teiksim, juridiskā aspekta šī gadījumā, ka jūs izvēlaties sistēmu, mēs runājam par sistēmu, par komplektu, tātad šo te materiālu pīrāgu, kas izpilda noteiktus parametrus. Ja mēs skatāmies katru materiālu atsevišķi, arī atsevišķi materiāliem tiek veikti papildus testi, un tajā brīdī, kad sistēmas turētājs uzņēmums, kas veic šos testus un iegūst šo teitu apstiprinājumu, tajā brīdī ir arī, kā lai saka, zināmā mērā spiests katru gadu veikt auditus, neatkarīgu auditu, ko veic certifikācijas organizācija, un dažādus papildus testus iekšējos, kas saistībā ar materiāliem, kas ir papildus tiem testiem, kas jāveic reglamentētās sfēras būvmateriāliem. Tālāk, ja mēs skatāmies no tāda, kā lai saka, pozitīvā aspekta, tātad sistēmas turētājiem, kas būtu jānodrošina lielākā vai mazākā mērā, tātad tā būtu noteikti pieejama informācija par šo te sistēmu, tātad sistēmas eksploatācijas īpašību deklarācija. Ja viņa arī nav ievietota mājaslapā, tātad sistēmas turētājiem noteikti patērētājiem tas ir jānodrošina, to vajag jautāt. Tālāk, protams, montāžas norādījumi un instrukcijas. Kā lai saka, katru gadu ir daudz dažādas vēlmes papildināt, pielikt klāt, izstāstīt vēl kaut ko un tā tālāk. Jā, protams, ir lietas, visus gadījumus nevar paredzēt, tāpēc tajā gadījumā ir kaut kādi jautājumi vai pat tiem pašiem detaļzīmējumiem, kas vairāk ir tādas standartizēti.
detaļzīmēm, kuri varbūt ne visām situācijām piemēroti 100%, ja, tad noteikti ir jāizdiskutē, jo, ja mēs runājam par eksploatācijā bijušām ēkām dažādiem projektiem, protams, ka tur nav visur 90 grādu leņķi un viss nav izdarāms tieši tā kā uzzīmēts. Ja. Bet tātad tur vajag kontaktēties sistēmas turētāji un izvēlēties tātad labāko, objektīvāko risinājumu šajā gadījumā. Protams, tālāk tehniskais atbalsts jau šajā te ikdienas darba procesā, kas bieži vien ir ļoti būtisks. Un beigās, kad darbi ir pabeigti, tad eksploatācijas apsekošanas un uzturēšanas norādījumi, kas noteikti ir jāņem arī vērā, respektīvi šim te pasūtītājam, jo tā ir, kā lai saka, ēkai tiek izveidota drusciņ savādāka šī te jaunā dzīve, teiksim tā, ja, un noteikti, kad ir jāuzskata, jāskatās līdzi un jāseko, vai nav nepieciešami kaut kādi remonti. Tagad mēs zinām, jā, ir bijuši arī ļoti lieli vēji un tā tālāk. Noteikti, ka derētu apsekot arī, teiksim, parapetu zonas, dažādas metāla elementus, augšējo daļu un tā tālāk, tomēr pastīties, vai blīvējumi kārtībā, vai viss ir ok un viss strādā, vai nepieciešamības gadījumā, īpaši, teiksim, arī tajā pašā garantijas laikā, laicīgi informēt arī būvnieku, jo ir ļoti daudz situācijas, ka tā informēšana notiek pēdējās nedēļās pirms garantijas laika beigšanās. Ja? Un tad, protams, bieži vien ir diskusija, kad ir kaut kāds defekts bijis pēc gada, būvnieks nav informēts, un tas defekts salīdzinoši liels ir veidojies šajā te laikā. Ja. Tāpēc tās ir lietas, kad zināmā mērā atbildība ir arī pašam ēkas apsaimniekotājam, respektīvi pasūtītājam. Kas ir būtiskākais un kas būtu jāņem vērā, ja mēs tā skatāmies tīri tādos mazos aspektus, tātad pirmais, ar ko noteikti būtu jāsāk, lai viss būtu tiešām patīkami un nebūtu lieku jautājumu, tātad sākotnējais ir tomēr šis te noformējums un fasādes darba veikšanas brīdī ņemts vērā visas rekomendācijas, kas tiek sniegtas no sistēmas turētāju puses. Tātad noteikti sasnats ir jānosedz, niansēs neiesim, bet arī šobrīd tā bieži vien diezgan liela problēma. Un, protams, pārējais arī, protams, ka projekta autors ar pieredzi nes ļoti lielu pievienoto vērtību, jo viņš jau noteikti saskāries ar daudz dažādām lietām un ņēmis vērā, un projektā būs mazāk atsevišķi kaut kāds nianses, kas jārisina jau darba procesā, kas vienmēr ir laiks un līdzekļi. Tātad tālāk būvnieks ar pieredzi līdzvērtīgos projektos noteikti arī varēs veicināt ātrāk šos darba procesus, ātrāk pieņemt dažādas lēmumus un arī iespējams patiešo sazināties sistēmas turētāju, jo cilvēki, kas ir tirgū, ļoti labi zina arī pārējos cilvēkus, kas ir tirgū. Un, protams, pieredze būvniekam līdzvērtīgos projektos noteikti ir būtiska, jo arī tas nes līdzi tikai tādus pozitīvus aspektus. Un, protams, arī izvēlēties respektīvu sistēmu, kas tirgu ir pārstāvēta un būvmateriāli pieejami, tas vienmēr visiem ir vieglāk un drošāk. Tātad divas lietas, par ko bieži vien ir jautājums, kur gribu uzsvērt, tātad ir divas sadaļas, kas ir tā saucamās aizvietojamās komponentes sistēmā. Tie ir siltumizolācijas stiprinājumi, tas ir siltumizolācijas materiāls, bet vienmēr svarīgi ir šīs lietas laicīgi saskaņot ar sistēmas turētāji, tāpēc, kad sistēmas ir dažādas, ir kaut kādas universālas lietas, kas varbūt būs tā kā līdzīgas jebkurā gadījumā, bet ir atšķirības sistēmā testētām komponentēm, parametriem un prasībām, un līdz ar to noteikti to ir jādara laicīgi, un vienmēr to vajag izrunāt laicīgi ar sistēmas turētāju. Tajā brīdī, protams, ideālais variants, ka jūs pabrīdināt sistēmas turētāju pirms tiek uzsākta būvdarba, atrunājat visas komponentes, visas lietas, kas saistās ar šo iestrādi, un nepieciešamības gadījumā arī no sistēmas turētāja var paprasīt apliecinājumu konkrētai konfigurācijai, ka tas viss atbilst un beigās saņemsiet dokumentus. Un tajā brīdī tas ir no vienas puses pat ļoti tāda laba prakse, jo arī tad, ja nāksies veikt kaut kādas izmaiņas procesa gaitā, jums jau visdrīzāk būs arī informācija, ar ko komunicēt un ko runāt. Ja? Un būs daudz lietas izdiskutētas. Un tas, ko
gribās uzsvērt, tad uzsākot izbūvi noteikti ir jāinformē sistēmas turētājs vai oficiālais pārstāvs par darbu uzsākšanu, jo pretējā gadījumā, ja pie darbu pabeigšanas radīsies kādi jautājumi, kas būs pretrunā ar šo sistēmu, var rasties arī problēmas, teiksim, ar dokumentu izsniegšanu un tā tālāk. Ja? Un gan procesa laikā, gan arī dažādos jautājumos vienmēr noteikti vajag konsultēties sistēmu turētāju vai pārstāvu, un mūsdienās tā, man liekas, nav problēma. Ir tie paši telefona zvani, ir e-pasti, ir dažādi sociālie tīkli, un tās iespējas ir diezgan lielas. Tāpēc noteikti laicīgi vajag pārjautāt, lai tajā gadījumā, ja nav 100% pārliecība, lai nepieļautu kaut kādas kļūdas. Tad beigās tātad bija daži jautājumi, tātad es tā īsi mēģināšu arī atbildēt. Tātad pirmais ir, ko darīt ēkas fasādi, ja tā ir nopūsta poligrānu, kasīt to nost un tad siltināt vai kā. Te varu teikt, ir pieredze ar Banka augstskolas ēku jau daudz gadus atpakaļ. Viņi arī bija nopūsta ar poligrānu. Kas tika darīts? Protams, tur, kur saķere bija jau zudusi, tas viss tika tīrīts nost. Tajās daļās, kur bija problēmas mehāniski notīrīt, tur tika uztaisīta adhēzijas testi, pārbaudītas virsmas pie noteiktas nogruntēšanas. Tur, kur tika konstatēts, ka viss kārtībā, tātad virsma gruntēna līmeņa siltumizolācija. Tā kā, protams, pareizākais variants noteikti ir nokasīt visu to, ko var. Tajā gadījumā ir kaut kādas atsevišķas daļas, kur to nevar izdarīt, tā tad var arī uztaisīt tests, pārliecināties, ja saķeri ir kārtīgi un atbilst sistēmai, tad tur var nedemontēt. Tad kādu fasādes apmetumu krāsu izvēlēties, ja apkārt ir daudz priežu. Viena lieta, ka uzreiz noteikti jāsaprot, ka ja šie te apstākļi būs diezgan, teiksim, tādi ar augstu bioloģisko piesārņojumu un tā tālāk, jāparedz, ka iespējams būs nepieciešama ik pa laikam kaut kāda fasādes kopšana. Visdrīzāk varbūt pat tikai atsevišķām plaknēm, ne visam, bet noteikti, ka pareizākais virziens būtu izvēlēties apmetumu un krāsu uz silikona sveķu bāzes, ja? Un, respektīvi paredzēt vienkārši un skatīties saistībā ar kopšanu. Fasādes var mazgāt, tas nav nekas traks, tas viss ir normāli, ja to ik pa laikam izdara, fasāde ļoti skaista un ilgi. Jo dažādi apstākļi, dažādām ēkām, dažādi novietojumi un tā tālāk. Tā ka to nevarēs jums 100% viennozīmīgi pateikt, kas, kur un kurā brīdī jādara. Tāpēc jāsako līdzi, kas notiek. Tātad vai pielietotie ieteiktie materiāli vidējiem cilvēkam droši? Jā, viennozīmīgi to paredz arī šos testus šie te Eiropas normatīvi. Ar labu gaisa cirkulāciju, protams, tur ir ūdens tvaiku caurlaidība, respektīvi sistēmai tiek noteikta, bet siltumnācašanas sistēma nebūs nekādā ziņā saistām ar ventilāciju. Ja? Ventilācija ir atsevišķi procesi un tas jau ir jāizvērtē projekta gaitā. Rekomendācijas būvorganizācijas izvēlēji. Man šķiet, ka pāris nedēļas atpakaļ bija viens webinārs, kur uzstājās laikam no Prodeva Māris. Viņš diezgan stāstīja par šīm lietām. To var apskatīties un noklausīties. Jaunākie izēju materiāli droši un pieņemamā cenas noteikti var salīdzināt jau veicot tirgus pētījumu. Jaunākie izēju materiāli, siltināšanas sistēmas nevienmēr būs, kā sakot, jāsaka ar pašiem jaunākajiem, inovatīvākajiem materiāliem, jo tas process ir pietiekami ilgs. Un galvenais, ka materiāli ir droši pieejami un atbilst tam, kam jāatbilst. Tā kā pa cenām noteikti tad vajag vienkārši papētīt, kas notiek tirgu. Kā labāk siltināt ķieģeļu ēku? Tāpat kā pārējās ēkas, te īsti noteikti nekas daudz neatšķirsies. Un ko darīt, ja projektētājs uzprojektējis jau uz esoša siltumizolācijas jaunu sistēmu? Tā drusciņa problēma, jo principā etikas sistēma tā ir sistēma, kas tiek testēta vienā pilnā siltumizolācijas biezumā, kas lielākoties ir no 50 līdz 300 mm un netiek paredzēta kombinācija divos slāņos vai arī likt uz vecā. Tur ir daudz dažādi aspekti, kas būtu nedaudz pretrunā un kas neatbilst pašai sistēmai. Tātad pareizais virziens būtu tomēr demontēt iepriekšējo un izbūvēt no jauna stabilu jaunu sistēmu. Tātad īsumā tas būs viss no manas puses. Tātad, ja kādi jautājumi noteikti.